Vēl pirmskara Latvijas laikā apdzīvot vieta Rauna varēja lepoties, ka tās vārds bija iekļauts vārda dienu kalendārā un bija vairākas dāmas, kas godam nesa šo skaisto vārdu. Tāpēc par godu tam Raunas novada doma jau 3. gadu augusta noslēgumā atzīmē Raunas vārda dienas svinības. 1937. gada kalendārā, kā atrada mūsu raunēniete Lolita Gaidele, melns uz balta stāv rakstīts 28. augusts, Rauna Guste. Diemžēl vairs šī vārda nav 28. augustā, bet ja reiz viņš ir bijis kalendārā, kādēļ lai nesvinētu. Tā jau mēs 3. gadu Raunai svinam vārda dienu. Aizvadītajā sestdienā svētki sākās jau no paša rīta un ilga visas dienas garumā. Lustīgā svinēšanā iesaistījās gan vietējie, kas bija sarūpējuši dažādus apsveikumus, gan arī netrūka ciemiņu. Visa diena jau iesākās ar to, ka pulkstens 12. mums bija tupeļu skrējiens, kurā varēja skriet gan vīriešu, gan sieviešu pārstāvi un piedalīties tādā skrējienā. Pulkstens 16. mums bija arī Raunas upes skrējiens, gan gar Raunas upes krastiem, gan pa pļavām, gan šķērsojot upi. Un tas jau mums ir 2. gadu, un pieprasījums bija, un tā arī šogad. Tas tas ir bez medaļām, bez kaut kādiem godalgojumiem, tas ir par godu Raunai. Vienkārši raunēniešu ciemiņi nāk, piedalās un skrien. Un visbeidzot, tad ir vakarā, ir pulksten 7. Mēs katru gadu svinam svinības Tanīsa kalnā, kurā nav ne elektrības, nekā. Visu velkam, visu nesam augstā kalnā. Un tad ir mums koncerts, iedzīvotāju pašdarbnieku apsveikumi, brīvdabas kino. Un šovakar pie mums muzicēs Karina Tatārnava ar draugiem. Organizējot Raunas vārda dienas svinības, novada domē radusies ideja, kā viesus uzaicināt ļaudis, kas dzīvo uz Raunas ielas dažādās citās Latvijas pilsētās un ciematos. Ielūgums nogādājām Siguldā Raunas ielā, Priekuļos Raunas ielā, Cēsīs Raunas ielā, Valmierā Raunas ielā, bet Rīgu mēs atstājam nākamgadam. Tur ir pārāk gara šī iela. Īpaša vārda dienas dāvana jau 2. gadu Raunai ir glezniecības plenērs, kas norisinājās sadarbībā ar Valmieras mākslas galeriju Laipa. Šogad tajā piedalījās 9 mākslinieki no visas Latvijas, kas vairākās meistarklasēs iemūžināja Raunas novada skaistākās vietas. Ceturtdien bija brīnišķīgs pasākums Staburagā. Visu dienas garumā mākslinieki bija Staburagā, gleznoja Staburagu, sajūta Staburagu. Arī ideja bija piesaistīt vietējos māksliniekus, kas šeit novadā ir, un tātad kopā ar māksliniekiem, plenēra dalībniekiem, vietējiem māksliniekiem gleznoja Staburagu. Un vakarā mums bija pikniks ar māksliniekiem pie Staburagā. Violes, brīnišķīgas skaņas, brīnišķīgs stāsts un teika par Staburagu un ļoti skaistas gleznas lāpu gaismā. Plenēra idejas autors uzsvēra, ja pērn dalībniekus nelutināja laikapstākļi, tad šogad priekš gleznošanas tie bija vienkārši burvīgi. Mākslinieku radītie darbiņi kādu laiku ikvienam būs aplūkojumi Raunas vecajā aptiekas ēkā. Interesanti ir tas, ka pagājušā gada izstāžu zāle, vecā grāmatnīca, šobrīd ir tapusi par burvīgu, jaunu, brīnišķīgu, lielu, skaistu māju. Ir cerība, ka šī vecā aptieka, kurai mākslinieki devuši savu svētību, arī pārveidosies. Raunas novada pašvaldība nenoliedz, ka varētu vērsties attiecīgās iestādēs, lai Raunas vārds nākotnē atkal atgrieztos vārda dienu kalendārā.